Cienījamie skatītāji, šoreiz apskats par kādas Latvijas valsts pilsētas ekonomiku būs atšķirīgs. Šoreiz aicinu jūs doties detektīvu piedzīvojumā, jo meklēsim pazudušo Jēkabpils iekšzemes koproduktu. Tieši tā. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes pērnā gada beigās publicētajiem datiem atklājās neparasta, pat šokējoša aina. Ja 2021. gadā Jēkabpils iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju vēl bija vērtējams kā Latvijas valsts pilsētu vidusmērs, tad jaunākie dati Jēkabpilī ir ļoti nelabvēlīgi, lai neteiktu graujoši. Proti, 2022. gadā, kad Latvijā trakoja inflācija vairāk kā 17% apmērā, kas jau pati par sevi garantē IKP faktiskajās cenās apjomu pieaugumu par šādu īpatsvaru, un kad visās pārējās valsts pilsētās IKP uz iedzīvotāju vairāk vai mazāk strauji pieauga, Jēkabpils izrādījusies vienīgā valsts pilsēta, kurā šis rādītājs samazinājies. Samazinājums bijis no 13 057 līdz 12 745 eiro par 2,4%, bet ierēķinot arī inflācijas efektu, faktiski tas bijis daudz straujāks – ap 20%. Šāds recesijas apmērs jau sasniedz lokālas ekonomiskās krīzes mērogus. Analoģiski tas salīdzināms ar 2009. gada dišķibeli Latvijā, kad IKP valstī samazinājās par 18%. Jaunākie statistikas dati liecina, ka vairumā valsts pilsētu ekonomikas izaugsmes līmenis aptuveni atbildes inflācijas kāpumam. Visstraujākā izaugsme 2022. gadā notikusi Ogrē par 20,6% un Valmierā par 19,6%, kas pat pārspēja inflācijas efektu. Apmēram inflācijas ātrumā augus Liepāja un Rēzekne, nedaudz lēnāk Ventspils, Jelgava un Daugavpils. Jau Rīgas 10% kāpums uz šī fona izskatās vāji, taču Jēkabpils 2,4% kritums ir kas pavisam nesaprotams. Piedevām, Jēkabpils ir arī vienīgā valsts pilsēta Latvijā, kur bezdarba līmenis pēdējos gados nevis samazinās, bet konstanti pieaug. Saskaņā ar CSP statistiku 2021. gadā Jēkabpilī bija 7,6%, 2022. gadā 8,2%, bet 2023. gadā jau 9,2% bezdarbnieku. Kā skaidrojam šie izteikti recesīvie rādītāji, kas ir anomālija uz pārējās Latvijas pašreizējās ekonomikas fona? Vai Jēkabpilī būtu piedzīvoti kādi lielu uzņēmumu bankroti? Vai Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā būtu kā īpaši ietekmējis tieši Jēkabpils ekonomiku? Šis jautājums ir mīkla arī ekonomistiem. Bilancei to nevarēja izskaidrot ne Luminor bankas galvenais ekonomists Pēters Strautiņš, ne Latvijas bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs. Skaidrojumu nesniedz arī Jēkabpils novada lielāko uzņēmumu izaugsmes dinamika. Lursoft apkopotais top 20 pēdējos gados saglabājies gandrīz nemainīgs. Vadošais uzņēmums Jēkabpils novadā jau gadiem ilgi ir Sijā Ošukalns, kas veic koku materiālu zāģēšanas, ēvelēšanas un impregnēšanas pakalpojums, un kura apgrozījums 2023. gadā bija 76,1 miljonus eiro. Otrajā vietā tikpat stabili atrodas Sijā Jēkabpils piena kombināts, apgrozījums 36,2 miljonu eiro, bet trešajā alkoholisko dzērienu mazumtirgotājs Sijā Devona 32,3 miljonu eiro. Pati Jēkabpils doma jaunāko ekonomikas rādītāju cēloņus saista ar kokapstrādes nozares grūtībām. Lielu daļu Jēkabpils novada ekonomikas veido mežsaimniecības nozare, kura 2022. gadā, līdzīgi kā citas nozares, saskārās ar būtiskām problēmām, kuras lielā mērā ietekmēja kopējās ekonomikas svārstības šajā nozarē Latvijā. Piemēram, energoresursu izmaksu pieaugums saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un tam sekojošajām sankcijām. Kokapstrādes uzņēmumi saskārās ar ievērojumu ražošanas izmaksu kāpumu. Sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju izraisīja apaļkoku un citu meža izejvielu piegāžu pārtraukums no šīm valstīm, kā rezultātā palielinājās koku materiālu cenas un tika radīta konkurence par resursiem vietējā tirgū.
Tika novērots pieprasījuma kritums un tirgus sarežģījumi. Kokapstrādes uzņēmumi saskārās ar eksporta ienākumu svārstībām, rakstīts Jēkabpils novada domes atsūtītajā atbildē. Jēkabpils pilsētas un novada ekonomikā patiešām vērojams ļoti augsts kokapstrādes nozares īpatsvars. Tomēr Jēkabpils nav vienīgā pašvaldība Latvijā ar šādu ekonomikas struktūru. Kā 2022. gadā veicies citām? Dažādi. Piemēram, Ventspils novadā gads bijis ļoti veiksmīgs. Iekšzemes koproduktam augot no 12,000 uz 13,600 eiro uz iedzīvotāju. Un izaugsmi piedzīvojuši arī tieši kokapstrādes uzņēmumi. Rēzeknes novadā valdījusi stagnācija. Faktiski tātad kritums, ja ņem vērā inflācijas efektu. Savukārt Smiltenes novads, viens no lielākajiem mežsaimniecības flagmaņiem, arī piedzīvojas nelielu oficiālo kritumu, jeb lielu faktisko kritumu, līdzīgi kā Jēkabpils. Taču Smiltenes novadā šo samazinājumu 2022. gadā vismaz daļai var novērot arī vairāku kokapstrādes uzņēmumu apgrozījumu statistikā, kas nav iespējams Jēkabpils novada gadījumā. Pats dīvainākais, ka Jēkabpils novada ekonomika 2022. gadā ir pieklājīgi augusi no 10,839 uz 12,376 eiro uz iedzīvotāju, panākot Latvijā vismaz starp valsts pilsētām teju unikālu situāciju, proti gandrīz izlīdzinoties ar pilsētas ekonomiku. Tātad tikai pašas Jēkabpils pilsētas iekšzemes koprodukts 2022. gadā piedzīvojis mistisko krahu. Vēl viens iespējamais skaidrojums tam varētu būt kādu lielo uzņēmumu pārreģistrācija no pilsētas uz novada administratīvajām robežām. Taču, pārbaudot 20 uzņēmumu reģistrēto juridisko adrešu maiņas, arī šī hipotēze neapstiprinās. Nosacītu, lai gan joprojām nepilnīgu, skaidrību par mistiskās situācijas cēloni sniedz pašas centrālās statistikas pārvaldes skaidrojums. IKP reģionos tiek aprēķināts balstoties uz pievienoto vērtību, kas pārsvarā korelē ar apgrozījuma izmaiņām. Gados, kad ir strauji izmaksu pieaugums, ražošanai nepieciešamiem ieejošajiem produktiem, piemēram, energoresursiem un kokmateriāliem, kā tas bija 2022. gadā, tas atstāja negatīvu ietekmi uz pievienoto vērtību, raksta CSP. Skaidrs ir viens. Pat laban Jēkabpils vietējā ekonomikā, primāri tieši pilsētas robežās esošajā, datos atklājas samilzušas kādas līdz galam neidentificējams problēmas, kurām vismaz daļējs cēlonis varētu būt pārlieku lielā atkarība no mežrūpniecības un kokapstrādes nozaru uzņēmumu veiksmēm un neveiksmēm. No pašvaldības atbildēm noprotams, ka novada vadība problēmas godīgi atzīst un iespējamos risinājumus apzinās, lai arī līdz šim ar to ieviešanu veicies kā kurā jomā. Jēkabpils, līdzīgi vairākām citām valsts pilsētām, ekonomikas attīstības ziņā patlaban ir kā liela, svārstīga jautājuma zīme, un tikai turpmākais rādīs, vai tā spēs pārtapt augšupējā.